Čau visiem! Čau! Mani sauc Tēnis. Mani sauc Madara. Un tad mēs izdomājām uztaisīt tādu kā video sēriju. Sāk ar to, ka es mācu Madarai spēlēt ukulelu. Tu esi spēlējis kādreiz ukulelu? Nekad savā dzīvē. Tā ka tu vari pamēģināt sekot līdzi un arī varbūt tev izdosies ņem vērā, ka Madara ir profesionāls mūziķis un tāpēc viņai ir uztrenēti pirksti. Un ritmu sajūta un dzirde un vispārējais. Bet tas tev netraucē pamēģināt arī izpildīt to pašu, ko es rādīšu. Es gribēju parādīt akordu lapu. Mums rokās ir tenora izmēra ukulēls. Dimants tenors. Šeit ir eglas virsma un tā ir mahoganī. Un sāni un aizmuguri viņām ir vienādas. Tagad tā ir vienīgā atšķirība, bet skaņā var dzirdēt, ka atšķirās dēļ virsmas. Un ir akordu lapa. Te var aizmugurē redzēt visām ukulēm, ko iegādājas ukulele.lv. Ir nāk līdz šī akordu lapa, kur noliek blakus otru pusi, var redzēt, kā uzskaņot. Šodien mēs nesāksim ar skaņošanu, jo es viņas jau uzskaņoju, tāpēc, kad mēs jau filmējam otro reizi, mēģinām uzfilmēt, jo es biju atbraucis, tad man atbrauc kurjers, atveda jaunās kalimbas, man bija jāskrien uz ofisu, jo es tagad esmu Madaras telpās, kur viņa pasniedz čēles, starp citu. Jā, čēles skola. Jā, kur arī instruments, uz kura mēs strādājam dažreiz telpās, ja nav savs instruments. Tā kā arī viss kaut kas ir iespējams šajā. Var arī uz viena, tā kā? Jā, sākumā audzēknīši, kuriem nav savs čēles, viņi vienkārši izmanto manējo, un tad tiklīdz viņi ir nobrieduši sajūtai, vai arī mēs atrodam vīras instrumentu, kur viņi var paīrēt, bet tiklīdz viņi nobriest, tad viņi pēc savējo. Bet tā kā, ja uzreiz nevar kaut ko tik lielu vīt, tad mēs sākam ar studijas čēlu. Un vispār pamēģināt, tā kā, vai gribās turpināt, vai ne? Arī tieši tā. Tās pirmās nodarbības ir pašas svarīgākās. Vienkārši sajust, saprast, vai tas ir tev, vai tevi saist arī skaņa, kur tu jūti. Un, kā tas vispār instruments. Katrs instruments strādā savādāk, un ar katru ir savādāk sajūta. Ja savādāk sanāk impulsu pirkums čēles, tā kā, un pēc tam bērns izdomā, ka negrib spēlēt, un tad tev mājās ir vienkārši čēles. Tad arī var rakstīt man, jo man ir daudz studentu, kuriem ir vajadzīgi instrumenti, un viņi meklē, tā kā arī var rakstīt. Jā, tā kā rakstiet Madarai, ja? Par čēlu nodarbībām, un ja tev ir čēles, ko tirgot, tad Madara zina, kur... Kam notirgot, varbūt. Un mācēs novērtēt un pateikt, kas tas ir un ko ar to var iesākt. Es sākšu ar to, ka vislabāk neizvēlēties šitādu krēslu sākumā spēlēšanai, jo tad var nebūt vietas rokām, var nebūt ērti. Tāds krēsls kā Madarai ir perfekts. Šeit ir vēl tāda krēsla, neuztraucies, es šo paņēmu, tāpēc, ka viņš labi izskatās video. Tas arī ir svarīgi. Tāpat kā čēles. Jā, viens no skaistākajiem dekoriem. Ja negribas spēlēt, var vienkārši nopirkt un skatīties. Starp citu, man ir daži tādi studenti, pieauguši, zin kā cilvēki, kuriem dzīves ģimenes ir, viss ir, un tad viņi pēkšņi saprot, kaut kas viņiem dzīvē pietrūkst. Un kaut kā pēdējā laikā man arī raksta daudz tieši par, ka čēle skaņa un rezonē, un tad viena no manām audzēknēm vienkārši pateica, es vienkārši gribu kaut vai redzēt, ka viņš man mājās stāv, tā statīva un skatīties uz viņu. Tā kā labs interjeru dizaina elements arī var baudīt ar rokām un skaņām un arī var baudīt ar acīm. Tāds jociņš, pociņš. Prasiet saviem interjeru dizaineriem čēlus. Jā, es varu īstenībā tādu apgleznot arī. Un prasiet Madarai, kur var dabūt apgleznots čēls un kurš ir labākais konkrēti mājas dizainam. Priekā. Madara dzer tēju, starp citu. Jā, es dzeru tēju. Jā, tev nav tēju, tu arī vēlējies tēju. Man bija tēja, bet tad es aizmuku prom un tagad esmu atpakaļ. Un man ir jāpaspēj pirms citām nodarbībām. Parasti tas tā nav nodarbības laikā. Bet... Man arī nāk saudzēknī. Jā, tā kā mēs daram, ko varam. Un tad pirmais akords būtībā... labi, sākam ar to, kā spēlēt, ja tu sāc spēlēt. Man patīk spēlēt ar īšķi uz leju, tā kā tā viegliņām. Jā, arī šķīt vairāk. Tātad tevis ar rādītāju pirkstiem, kā varbūt ģitārā. Nē, arī tā var darīt, bet sākumā, tā kā es iesācēju mācu, bērni pārsvarā spēlē paši ar īšķi, tā kā uz leju vēl pār visam stīgiem. Labi, cute. Tad, ja gribas nospēlēt uz ritmiņas kaut kādas, tad vajag roku uztaisīt tā kā tādā veidā, tā kā taisa brilles. Un tad paņem ar nadziņu uz leju
rādītājiem pirkstam. Un ar mīksto daļu uz augšu. Bet tad tu turi kopā un tad tu tā kā atlaidi? Jā, man patīk laist. Citi cilvēki, kas tur, bet es viņu laižu tā kā diezgan brīvi, tas pirksts. Es pārsvarā pat spēlēju tā kā ar to pirkstu tā brīvi. Ir iespējams spēlēt arī ar pirkstu galiem, bet iesacējiem varbūt grūti tā izdarīt. Jā, man nadziņi kaut kādi ir. Jā, man nadziņi kaut kādi ir, tāpēc man tā bišķiņ tā skaņa tāda asāka, konkrētāka. Jā, tā kā var sākt rīkšīt uz leju, tad nav daudz jādomā par to, ko šī roka dara, un tad mēs varam pāriet uz akordiem. Un tad rokai ir 4 pirksti. Šis ir pirmais, 2, 3, 4. Tas nozīmē, ka vidējais pirksts ir 2. pirksts, nevis 3. Sap citu, čēlam ir tieši tas pats. Čēlam ir tieši tas pats, tā kā es esmu tik priecīgi, man šīs tev nebūs jāmāc. Jo mēs domājam uztaisīt arī nodarbību, kur es viņam mācīšu pirmos čēlā soļus un pamats. Tā kā tas būs interesanti. Ja tu gribētu to redzēt, tad atstāj komentāru. Jā. Man bišķi baili, ja? Tas čēls tomēr tāds milzīgs, pasties oklā tāda maziņa mīli. Maziņu mīlīgā. Čēls ir milzīgs un mīļš. Tāds liels acis. Vai arī nāsis tās ir, es nezinu. Es vienreiz biju māsai līdzi pie vijoļu meistara un čelu meistara, un viņš sāk stāstīt par to vēsturi, kāpēc tā forma ir tāda un ka līdzīgi cilvēku ķermenim. Tā kā. Jā, tā ir. Tā ir. Ja mums ir violīti būtu mazliet līdzīgāk ukuleles tam izmēram, vai ne? Un tu tā nevarētu tā sajust, ka tas varētu būt cilvēku izmēram līdzīgs, lai gan šeit jau arī īstenībā tās formas. Jā, tā forma ir tieši tā arī. Pati. Tā doma ir tāda pati, tikai nav tik daudz tie izsmalcinājumi. Jā, tur noteikti ir arī kaut kāds tas bodijs, tas ķermenis, tur akustiski noteikti tas ir viss baigi pārdomāts. Kādēļ tieši tā forma ir tāda. Uz čēlu vēl vienkārši tas ir vēl redzamāk, jo viņš tuvāk tas ķermeņa proporcijām. Jā. Tāpēc tā uzskatāmāk to var redzēt. Un, ja tu redzi kontrabasus, tad jau tas liels cilvēks. Liktos, ka ir. Tad, Laba nodarbība, ne? Laba nodarbība. Rekur, tad uzliekam uz pirmās stīgas skaita no šejienes. 1, 2, 3, 4, tā kā no apakšu uz augšu. Pirmā, 2, 3, 4. Čelam tieši tāpat. Arī viņu apgāž tā? Jā, čelu tikai šitā apgāž, un te ir 1, 2, 3, 4 atkal. Ja kaut kas līdzīgs. Jā. Varbūt nemaz nebūs tik grūti tev iemācīties. Varbūt vajag ieskrūvēt to kāju. Un tad šitā vienkārši spēlēt. Jā, un tad spēlēt ar šo lociņu. Jā, tikai neskanēs, jo te visi pārāk taisnīgs ir. Mums tomēr vajag to... Jo ukulēlē nav dvēselīti. Ukulēlē nav dvēselīti. Nav arī steķīts, kas tur stīgs. Kur bija? Man liekas, ka tā ir dvēselīti, ne? Nē, šitas ir steķīts, jā. Šito sauc par steķīti. Kas bija dvēselīti? Dvēselīti ir iekšā tāds kociņš, kurš satura augšējā korpusa daļa ir apakšējo. Un kad viņu pabīda kaut kādā citā vietā izmainās skaņa pilnībā. Pagad, tu viņu var bīdīt, tā kā koncertā? Nē, mēs ejam pie meistariem, mums ir profesionāļi, kuri palīdz ar tādu speciālu rīku, jā, tādu ielien iekšā caur tām astiņām vienu vai otru, jā, tiem F caurumiem. Un tad viņi tā kā pasit, pabīd, bišķiņ tuvāk steķītim vai tā, tā kā viducītim vai tālāk, un tad izmainās vairāk basi, piemēram, parādās, vai vairāk tieši augšējās frekvences un basi samazinās. Kam to izmanto? Es mējos tāpēc, ka šī sanāk tā kā čela nodarbība. Tas ir tad, kad satiekas ar mani, tad parasti tā notiekas. Tad vienmēr čela nodarbība. Man vienkārši grūti izdabūt viņa ārā sistēmas. Viss kārtībā, man ir ļoti interesanti. Es ceru, ka tev arī. Un kādā gadījumā tu viņu tā kā maini? Kad tu iegādājies čelu, tu uzreiz skrieni pie meistara un saki, man vajag spēlēt tur kaut kādu konkrētu stilu vai? Nē, īstenībā tas vairāk ir, vairāk pat, pirmkārt, tās dažas stīgas varbūt tādas tā kā vairāk nazālākas tādas skanēt, jā. Un tad var just, ka, šitā stīga tik labi nerezonē, tas nozīmē, ka dvēselīte varbūt nav īsti pareizajā vietā. Un tad, ja tu gribi, lai visas stīgas būtu ļoti tādas skanīgas, spilgtas, rezonēt labi caur instrumentu, tad viņi var pabīdīt. Un ir tādi cilvēki, kuriem patīk tāds asāks tas skanējums, jo viņiem, piemēram, jāspēlē solo tur uz milzīgas skatuves, viņš tad grib, lai viņa to performanci var ļoti labi, tā kā detaļas sadzirdēt. Tad viņš pabīdīs vairāk tās augšējās frekvences klausīsies. Ja viņam varbūt nav tik svarīgi, un viņam pašam tuvāks ir tāds basīgāks skanējums, viņš grib, lai tas tembris ir tāds siltāks. Viņš pabīdīs nedaudz uz tiem basiņiem. Un tādā veidā tas ir fantastiski, jo tur viena instrumenta, kā tu vari
pats vēl nedaudz sev piemērotāk personalizēt instrumentu, jā. Jā. Tas ir baigi interesanti, ka tā var vispār. Jā, tas ir baigi interesanti, es nezināju, ka tā ir tāda veselīta. Man liekas, ka šī tāda veselīta violē. Jā, violītei arī ir steķītis. Jā, steķītis. Šo latviski sauc par steķītis. Es nezinu, kāpēc. Es nezinu, vai to redzēt, bet nākamreiz. Mēs parādīsim, jā. Pagaid, izņemšu. Jā, var uz mirkli varbūt pacelt un parādīt tūmā, par ko mēs runājam par šito daļu tieši. Jā, kas tur stīgas. Un viņš uztaisa apaļu šeit, tāpēc var spēlēt ar lociņu. Tā. Un tāpēc ukulelītei nav, jā, tas steķītis. Ukulele ir plakana sanāk. Viss ir plakans. Un viņš... Tāpēc ar lociņu var tikt klāt tikai no viena sāna, bet arī nevar līdz galam. Principā šeit varētu tikt klāt ar lociņu. Jā, un principā, ja tu tagad spēlēt ar lociņu, bet ko arī var izmantot kā efektu kādreiz ar pedāļiem, ja patīk spēlēties. Es domāju, ka ukulelītei var pieslēgt kaut kādu dileņu, reverbiņu. Jā. Un tad, piemēram, tā pavelko to noti, un tagad nevarēs, laikam, dzirdēt. Bet var dzirdēt, jā, īstenībā. Viņu var tā kā ievibrēt to stīgu un pieliekt kaut kādu pedāli, var radīt ļoti, ļoti interesantu efektu. Bet kāpēc, es pateikšu arī, kāpēc neskan ukulelītei varbūt tik spilgti tas skaņojums, jā, tagad tu spēlē. Tāpēc, ka mums, pirmkārt, uz stīgām ir nedaudz ļoti skaists, apsit skan. Ja es akordus mainu. Es saprotu, ka var mainīt akordus un spēlēt tā kā. Jā? Tas skan visu 4 reizē. Es tev pateikšu, jā, kāpēc neskan varbūt tik precīzi, kā skanēt uz čēli, ja tas skaidrs nav. Tāpēc, ka šeit nav tas skanifolijas tik daudz, tās stīgas ir ļoti gludas, bet mums uz astriem ir nedaudz skanifolijas, jā, lai būtu saķera ar stīgām. Jā. Un, principā, vajadzētu vienkārši nedaudz vairāk sasmērēt lociņu, jā, lai tie puteklīši būtu vairāk. Un tad mēģināt, jā, vēl. Jo tagad viņš ir diezgan maz, un es esmu daudz spēlējusi ar lociņu, tāpēc daudz, kas varbūt ir palicis uz čēlastīgām. Bet mēs ļoti bieži viņu sasmērējam, lai būtu tas saķera būtu labāka. Un vēl, es nezinu, vai ukulelēm ir arī metālstīgas. Nē, standartā nav. Nav standartā. Ir dažas elektriskās ukuleles ar metālstīgām. Tas arī vēl varētu izmainīt to skanējumu, ja gribas ar lociņu kādreiz mēģināt paspēlēt. Jo varētu būt, ka vēl ar metālstīgām, jā, steel core. Ir var nomainīt vienu stīgu uz zemogā, oktavu zemāk, un tad ir metāla. Var dabūt gan standarta, tā kā tādā izskatā, gan tāda, kas ir tītā. Tad varētu būt tā, ka, ja tā viena stīga vēl zemākā būs, tad spēlējot, viņa arī visvairāk varbūt arī izcelsies. Un tad tās neilona stīgas, jā, šīs ir, jā. Tās skanēs mazliet maigāk, un tā metāla varētu būt, ka skanēs nedaudz spilgtāk. Jā. Tā bija mūsu nodarbība par efektiem. Par lociņu. Par lociņu. Kā spēlēt ukulelē ar lociņu. Kā spēlēt ukulelē ar čēlu lociņu. Ja tu gribētu redzēt, piemēram, ar efektiem, atstāj komentāru. Jā, pilnīgi noteikti. Es vienkārši mēģinu dabūt daudz komentārus, pateikšu, kā ir. Tas ir svarīgi algoritmiem. Neaizmirsīsim to. Ja tev patīk šāds video un tu gribētu vairāk, tad lūdzu atstāj komentāru. Jā. Tas palīdz, tā kā. Un mēs varam uztaisīt arī kaut kādus video tiešām, ka mēs paģimojam un paspēlējam arī ar efektiem, gan čēlu, gan ukuleli. Jā. Un pastamies, cik dažādi var būt šie skanējumi. Ok, tad mēs nonākam līdz pirmajam akordam. Un pagāja 1 stunda. 5 minutes later. 5 minutes later. Jā. Half an hour later. Ja tu uzliec pirstus 1, 2, 3. Uz pirmajām ladām. Uz pirmajām, jā. Jā. Tos metāliņus sauc par ladām vai fretiem angliski, un man patīk viņus sauc par fretiem. Ja tu meklēsi kaut ko internetā, tad tu neatradīsi nekādu vārdu lada. Tas ir latviskais nosaukums. Būsim godīgi, lada būtu latviski droši vien, un frets ir angliski, un tad freti, tad frets. Jā, tas ir tā kā angliski, un tā ir vienkāršāk visu atrast un sameklēt, ja vajag kaut ko. Un ladas vairs daudz nav palikušas, es domāju, uz ielām. Tā arī, jā. Vai ražo jaunas īstenībā? Varbūt, ka ražo jaunas ladas. Nenokrīst lūdzu no tēmas. Jā. Atkal. Rekur uzliec pirkstus 1, 2, 3. Sauc ir tapiņas. Jā.
Esmu ienūklījis lūdzu no tēmas. Arī var tepot. Čēlo arī tādā? Var, jā. Vai tu trenējies augstisko ģitāru īstenībā par klusu? Nē. Es esmu redzējis, kā citi meistari sit pa stīgām. Okay. Visam ģitāristi. Tāpēc... Labi. Tad mums vajag 3 pirkstus, ja? 1, 2, 3. 3 pirkstus. Un tad tos 2 var ņemt nost, tā vajadzīgs tikai 1. Un kas no? Tas ir do akords, vai C. Tā. Tabuliņā C. Jā. Un viņu lasa tā, ka ja tu noliec blakus šitā ukulelē. Tā melnā rasnā strīpiņa ir tā baltā rasnā strīpiņa uz ukuleles, un tad tās līnijas, kas ir tagad horizontāli, bet parasti vertikāli, ir tie preti vai ladas, un uz leju iet stīgas. Un tad ar cipariņiem var redzēt, kurš pirks jāliek kur. Šo sauc arī par tabiem, ne, šitie nav tabi, tabi savādāk izskatās. Tu var teikt tā kā akordu tablatūras, akordu kartiņas. Un tad tas ir pirmais akords. Lai nospēlētu otro akordu, tad jāliek vidējais pirksts augšā uz otrā. Tas ir lā minora akordu, tu tagad rādi, ja? Jā. Aha. Es tev rādīšu, kā es rādu pēc kārtas viss. Uz otrās tātad. Un tas ir viss. Tikai viens pirksts, šo pirkstu var atlaist. Viņu vairs nevajag te apakšā uz C. Amazing. Tas ir lā minors. Amazing. Es domāju, ka to, ko mēs varam uzreiz arī, mazliet, es kā čēla pedagogs, jā, uzreiz varbūt varu pateikt, ka, man liekas, diezgan svarīgi ir uzreiz to rokas pozīciju, kad pirkstiņiem jābūt tātad apaļiem, jā, un pirksta galiņu jāmēģina pieskarties un to stīgu noturēt, lai mēs saglabātu tādu labu pozīciju un mēs pārējā pirksta daļa nepieskartos stīgām, jā, pārējām. Jā, kur jāliek pirksti virsū. Tad arī tas akords noskanēs, jo mēs tātad neliekam viņu pāri stīgām, jā, bet mēs turam ar pirksta galiņu, jā, tātad domājam par apaļiem pirkstiņiem. Ka roka šeit ir apaļi, kā turēt bumbiņu. Tas ir arī baigi forši, jo tas arī ir līdzīgs arī manam instrumentam, kuris mācu. Un zini, kā sākumā īstenībā diezgan grūti to ir apgūt. Bet es redzu, ka tev īkšķis vairāk iekšā ir, ja tomēr pa vidu. Nē, sākumā viņš ir pa vidu, pretī rokai. Jā. Mums parasti viņš ir tā arī, kā es rādu arī savējiem audzēkņiem, parasti kā dabiski viņš iekrīt starp pirmo un otro pirkstu, jā. Dažreiz viņš var būt pretī rādītājiem pirkstam, bet pārsvarā viņš ir starp pirmo un otro. Tā arī. Jā, ka mēs spēlējam tā apmēram arī ir. Viņš var arī būt pretī otrajam, bet pārsvarā viņš iekritīs starp pirmo un otro. Sevišķi, ja tu spēlēsi kaut kādus akordus. Jā. Un ja roka iet uz leju pa kaklu, tad viņš iet līdzi. Jā. Viņš nepaliek tur nekarājās. Visu roku. Tieši tā. Viņš tā kā atbalsta pirkstis, kā tu gribētu iekniept ukulelē stīgā. Tā kā, lai iekniept, tev jābūt viņam pretī tam pirkstam, ko tu gribi iekniept. Ja tu gribi iekniept ar visiem pirkstiem, tad pretī visiem pirkstiem. Tas ir baigi svarīgi, apaļi pirkstiņi. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo tiklīdz mēs kaut kādā veidā iekrīt pirkstiņi vai tikai uz kaula balstās īkšķis, roka nobloķējās un tos pirkstiņus vienkārši nevarēs tik ātri pakustināt, jā? Viņi paliks tādi, nemobīlāki, tādi saspringtāki. Jā. Tāpēc ir svarīgi turēt tā un... Un, kad tu mācies spēlēt, jā, centies atslābināt roku. Sākumā tas ir ļoti grūti. Es zinu, kāds ir, tas ir nenormāli grūti sākumā. Bet, ja pie tā piedomā, tad izdosies ātrāk. Tā. Un tā mēs esam nonākuši līdz lā minoram. Tā, lā minors. Mēs skatāmies tikai laiku, tāpēc, jo mums studenti to nāks nākamie. Uz dzīvējām. Mums ir C, lā minors, ja tu uzliec atkal to. Un tagad jāliek pirmais pirksts uz otrās stīgas, uz pirmā preta, 1, 2. Šitā 1, 2. Jā, uz tātad otrās stīgas pirmās... Jāpieliek klāt. Sanāk, ka iepriekšējais paliek pa vidu, un tas ir F akords, F. Jā, baigi interesants, jā, viss ir forši. Jāpierod. Bet es varu pateikt vienu pozitīvo lietu, es kādreiz dzīvē mēģināju ģitāru akustisko mācīties. Bišķiņ tikai pati, ja tā kā, domāju, es taču uz profesionāls mūziķis varētu kā bišķi arī iemācīties ģitāru. Man bija ārkārtīgi neērti. Man bija tik ļoti neērti, ka tā roka bija šādi jāliek, lai tos akordus varētu nolikt, ka es diezgan ātri sapratu, nē, tas nav instruments, kur es spēlēšu kādreiz. Bet kas ir pozitīvā lieta ukulelei, ka tomēr tas kakliņš, jā, aizmugurējais ir ļoti smalks,
un es sevišķi tādām maziņām rociņām vai sievišķīgām rokām, ja? Tenis bija stāstījis, ka ir arī resnāki, platāki grifi ukulelēm, ja? Un tad es noprotu, ka ir kaut kādi arī džeki, vai kuriem patīk, nu, tā kā tās rokas, kad ir platāks skatas. Jā, ka cilvēki ar lielākiem pirkstiem, piemēram, ir vieglāk vienkārši. Man nav super milzīgas rokas, un ir cilvēki, kas var ar vienu pirkstu kā nospiest mierīgi divas stīgas, tā kā nejauši. Jā, tā ir. Un tāpēc ar platāku kaklu viņam ir daudz ērtāk spēlēt, ja tad viņš var trāpīt precīzi uz nots. Man atkal ir diezgan smalki pirksti, man ir gari, bet smalki pirksti un rociņa arī nav pārāk liela, tāpēc es labprāt, es jūtu jau, ka ir savādāks tas tvēriens, ja, kad tomēr jāspēlē arī tie akordiņi ir, bet daudz ērtāk nekā akustiskai ģitārai. Pēc mana personīgā viedokļa. Es nezinu, kā ar citiem, bet es tiešām jūtu atšķirību. Plus nav tas milzīgais korpus, ka rokai te ir leņķis neērts. Un arī fiziski grūti nospiest akustiskai ģitārai, īpaši lētajām akustiskajām. Tā kā iesācēju ģitāras ir īstenībā daudz grūtāk spēlēt nekā profesionālākas ģitāras. Bieži vien profesionālās ir ļoti viegli spēlēt. Izmaina vienu pirkstu un uzreiz vai nu mažors vai nu minors, jā? Es saprotu. Jo rekord, ja ir AM, ja tu pieliec šeit arī klāt vienu pirkstu, augstāk pa vienu stīgu, tad tas ir A mažors. Mažors, minors, viens pirksts. Un kas tas bija, ko mēs spēlējam šito otru, tas bija F? F, mažors tas bija, jā? Jā, rekord ir A un A minors. Dzivien. Jā, mēs skatāmies šito tabuliņu, jā, to pašu, kuru jau Enis rādīja. Tā ir tā pati. Akordu tabuliņu, man liekas, jums tur arī pieejama mājaslapā viņi ir, jā? Jā, viņi var lejupielāt arī mājaslapā. Digitālo versiju, kā arī šī versija nāk līdz visām ukulelām. Jā. Iegādāties ukulelu, bet viņi var arī iegādāties atsevišķi tikai lapiņu, ja gribās. Baigpaši. Un ir arī PDF grāmatas, kā mācīties ukulelu. Jā, daudz materiālu visai pieejami. Baigi interesanti. Mums čēliem nav tādas akordu tabulas, bet mums ir arī pozīciju tādu, tā kā varētu teikt, tabulas. Kad es mācīšu čēli pirmās stundas tenim, tad arī mēs arī iziesim cauri, tad tu redzēsi, kā būs, un arī jūs varēsiet redzēt, cik interesanti. Tas būs savādāk. Nevis tā kā pēc notīm sākumā spēlēt, bet tādas pozīciju tabulas. Teiksim tā, tur arī būs pirkstiņi, bet tur arī būs notis. Šeit vienkārši akordiņš, jā, tiek aprakstīts arī ar burtiņiem. Bet tur arī būs burtiņi, bet viņi apzīmēs to konkrēto noti, jā, kur tu iemācīsies pāri, piemēram, visām stīgām. Tu apgūsi vispirms pirmo, pēc tam otro, pēc tam trešo un pēc tam ceturto pirkstiņu. Tas būs interesants, jā. Jo ukulelēm ir arī tabi. Tā kā, ja grib spēlēt melodijas, tad pārsvarā nevis ir notis, tā kā raksta uz nošas slēgām, bet vienkārši tā kā uzzīmētas tā kā stīgas un ar cipariņiem aprakstīts, kurā vietā, kura stīga jāspēj pēc kārtas. Piemēram, nullīte nozīmē, ka ir vaļā stīga. Ja spēlēt būtu pirmā stīga, 0, 3, 5, piemēram, ja būtu rakstīts. Tad būtu jāspēlē tā. 0, 3, 5. 3, 4. Ok, tātad mēs nokļūsim pie G akorda. Mēs visiem šodien iesim cauri? Nē, pirmo 4. Okay. Tātad... Tā, pirmais pirksts ir uz otrās ladas trešās stīgas. Otrais ir tieši pāri tās pašas ladas, tikai uz pirmās stīgas. Un trešais pirkstiņš ir uz otrās, es nezinu, tagad teikt kā frets vai ladas, un uz otrās stīgas. Bet šitas jau ir grūtāk bišķiņi, es teikšu, jā, ka tie pirksti sāk piņķerēties jau, kur tur viņi vieglāk ir, ja tu paņem alkonu zāru, tā kā roka nāk kā leņķīti. Nevis tā kā no lejas, ka ir ļoti grūti, bet tā kā no sāniņa. Ja tu paņem kaklu, tā kā sev klāt. Es nezinu, šitā tā kā, šitā kaut kā. Tu vari palaist to kaklu, pasīties, cik augsts tev ir ērti. Nē, zemāk būs ērti. Protams, tas ir ērti. Tas ir ērtākais. Šādi man būtu arī sērtāk spēlēt. Tā. Un es parādīšu, kā es viņu mācu arī, ja? Ja tu uzliec atkal pirkstus 1, 2, 3. Aha, ok. 1, 2, 3. Tad šo noņem nost.
un tagad paliek 2. Un mums sanāk C akords. Jo šis pirksts nemaina skaņu, kurš ir tur aizmugurē. Viņš nemainīs skaņu, tāpēc tagad tas pirksts var būt tā kā čītiņš tāds slepenais kods. Ja iztēlos, ka tas pirksts ir pielips te, vidējais pirksts te, pielips te, otrais pirksts. Jā. Tad šo pirkstu, tā kā trešo pirkstu pacelt viens tīk uz augšu. Un tad aiztais 3 stūrīti no augšas. Un tagad, ja tu nāc atpakaļ lejā uz C akordu, tad to palaid vaļā un šo nocēl lejā atkal. Jā, nocēl blakus, tas nāk C. Jā. Jā. Un tad katru reizi dziesmā, ja sekot, ja pēc C akorda nāks G, tad var izmantot šo triku. Ka rokas pašas sāks ātrāk pierast un muskuļu atmiņa uztrenēsies. Jā. Jāpierod, jā. Jā. Man ir īstenībā jāskrien uz nodarbību. Jā, šodien tas arī būs viss. Mēs varam pamēģināt bišķiņ to pēdējo uztaisim. Rekur, mēs spēlēsim C. Sākumā C, bet atstāja priekš G to video pirkstu tur. Un tad pēc tam nākamais uz G. Šitā bija pagad? Jā. Jā, ir pareizi. Tas maina pa vienu un tas pa 2. Tā kā lēc. Nu, jā. Jā, viņš virsū noslēdz to 3 stūrīti. Man patīk domāt arī geometriski pa to. Jā. Bet nesteidzies, ka tu pārliec akordu sākumā, jo rokas nav pieradušas to darīt, tas jaunas pozīcijas. Jā. Un pēc tam, kad iemācās spēlēt sākumā, to īkšķi liek tā kā taisto bumbiņu, bet daudz cilvēku, kad iemācās spēlēt, viņi ukulēli vienkārši guļš tajā rokā. Bet tad, kad saprot, kā tas viss strādā īstenībā, tad var arī spēlēt tā kā. Bet jā. Man tā ir grūtāk. Starp citu, mums ir jauna skaņotāja sarkanā krāsā. Mājaslapā pieejami. Ja tu esi no tiem cilvēkiem, kas nevar atrast, kur ir nolikts skaņotājs, šis varētu ļoti palīdzēt, es tā iedomājos, jo man ir bieži grūti atrast skaņotāju. Es skaņoju ļoti daudz ukulēles katru dienu, un tad beigās neatceru, uz kuras man viņš palicis virsū. Jo kāds klients zvana vai atnāk kāds uz veikalu, un tad pēc tam es meklēju, kur tas skaņotājs palika. Un tad, protams, ka tur uz vietas mums ir daudz tie skaņotāji, bet es negribu katreiz vērt vaļā jaunu skaņotāju, tāpēc man ir daži, kas ir atvērtie demo tie modeļi, un tad sarkanais ļoti palīdz. Pilnīgi noteikti, jā. Tā ir baigi labā ideja, es to nebūtu tā iedomājusies. Ok, tad mēs sākam ar to ar C akordu. Labi. Dadu manu, un tad būs G. Lēnām pārēc. Viņš sanāk bišķi zemu. Es par bēdu nebēdāju. Jā, un tev arī ir pa zemu. Nezinu, kur ir sunis. Un tu var izvēlēties krāsu. Tik jūta, Dievs! Tad viņu liek no augšas virsū, mēs tagad uzliksim viņu uz otrā pēta. Bet liec no augšpuses, jo tad viņš te netraucēs rokai tagad. Un liek pāri visām stīgām. Mums čeliem nav kāpo, tāpēc, ka mums ir iepaļš grifs. Mēs nevaram. Vai tad vajadzētu iepaļus šitos? Jā, uztaisīt jau varētu. Jo nav neviens uztaisījis. Tēni, uztaisi, lūdzu. Vai ne? Tad varētu nopirkt kontrabasu un pārtaisīt pa čelu. Nu varētu, baigi interesanti īstenībā. Es neesmu skatījies, varbūt ir internetā. Kad neesmu redzējusi, jā. Ko kāpo dara, uztaisa, ka stīgas ir īsāks instruments, kā nav augstāk vienkārši. Pa pustoni, jā. Jā, atkarībā, kur tu uzliec. Tas par to nekā nedomā tik daudz. Vienkārši viņu var uzsēdīt augstāk, lai vieglāk dziedāt. Bet tā doma ir tāda pati, jā, tā loģika, ka tu tā domā, tagad vienkārši te tev būtu, laikam. Jā, šeit sākās ukulēle, bet nevis no tā kāpo domā, bet no tā metāliņa sākās tagad ukulēle. Tas ir tā kā pirma, nultais. Pagā atstāja to video pirkstu tur apakšā, viņš tikai pielīmēs. Paliek tas un tas. Lielu bēdu, es par bēdu. Un tagad C, jā. Bēdu manu. Tas pirksts. Lēnām, jā. Es gribu mukti uz pāri stīgai, es nezinu, kāpēc. Tas pieredz, varbūt viņu likt tālāk. Jā. Lielu bēdu, es par
pirkstiem, ja? Vidējais augšā uz otrā, un šis uz otrās. 1, 2 uz otrās stīgas pirmā. Tagad mums G. Aha. Bet tu vari arī likt šitā, ar to čītiņu vienkārši lēnām pārlikt, jā? Un tad nāc uz do atkal. F. Vidējais augšā. Jā, 2 pirkstu akords, tā saka parasti visiem, lai nav jādomā par tiem nosaukumiem. Tagad 3 pirkstu akords, 3 stūrītis. Super! Ļoti labi! Un tas, ko Madara darīja, īstenībā ir dabīgi, tā kā, kas spēlē pa zilbēm. Un kas, man liekas, ir ļoti foršs veids, kā spēlēt. Bēdu, manu, lielu bēdu. Var saprast? Jo tad var atpazīt dziesmu pat, ja nedzied. Var atpazīt, kas tā pa dziesmu. Vai šito? Ierakst komentārā, ja tu atpazini dziesmu. Jā. Domāju, šodien tas arī viss. Jā, paldies par skatīšanos. Un atstāja laiku un subscribe un piesako arī Madaras kanālam. Piesako, jā. YouTube'ā man tā kā kanāls laikam vēl nav manai čēli, bet ir arī vienīgais, var apskatīties grupu Madara. Tas arī ir YouTube kanāls, ja gribās pastīties, bet tā vairāk čēles skaņas Instagramā un Facebook. Tā ir tieši čēles skolas lapa. Piesako Madarai un grupai Madara un TikTokā un Instagramā un Facebookā čēles skaņas. Jā, tieši tā. Un tad tiksimies pavisam drīz. Mēs domājam ar tevi sadarboties un uztaisīt vēl kaut kādas pāris interesantas video. Jā, varbūt vienkārši arī pastāstīt par mūziku un kaut kādām radošām aktivitātēm. Jā. Visu, ko mēs esam uzzinājuši jaunu. Ja tevi interesē skaņas ierakstīšana un tam līdzīgas lietas arī, tad mēs par to arī uztaisīsim. Raksti komentāros. Ieraksti komentārā, kas tevi interesē, varbūt tev ir kāds jautājums, Madarai. Vai tu gribētu, lai viņi nospēlē kādu konkrētu dziesmu? Piemēram, Laura Einīgs skrien vēl uz čēlu. Jā, kāpēc nē? Un būs ļoti interesanti arī tad, kad es mēģināšu mācīt čēlu kaut kādus pamatus. Tur būs iespējams, ka nedaudz sarežģītāk, jo mums ir gan kreisās rokas tehnika un picikāto, ko mēs šodien, piemēram, darījām, jā, spēlējām ar pirkstiem. Tā mēs varam darīt arī uz čēlu, bet mums arī ir lociņš, jā, un to sauc jau par labās rokas tehniku. Tā kā tur īstenībā var uztaisīt divas atsevišķas nodarbības, kur stāsta par vienu un par otru. Kā iemācīties pamatus. Labi, jā. Tā! Tā superīga diena! Čau!